Apgriešanās ierobežotā laukumā izmantojot atpakaļgaitu. Figūras izpildes nosacījumi. Figūras elementu aizskaršana vai apgāšana. Figūras izpildīšana tā, ka mēģinājuma izpildes laikā kāds no transporta līdzekļa elementiem izvirzās ārpus norobežotā laukuma. Figūras izpildīšana ar vairāk nekā vienu kustību atpakaļgaitā. Apgūstot figūras izpildi, to veids sekojošā secībā. Jāpārliecinās par satiksmes drošību, ieslēdzam pirmo pārnesumu. Manevru uzsākot, automobili novietojam pēc iespējas tuvāk figūras labai malai. Ar minimālu ātrumu iebraucam līdz figūras labās puses vidējam ierobežojošam elementam. Sagriežam stūres ratu pa kreisi līdz gala stāvoklim, turpinām kustību līdz figūras pretējai malai. Stūres ratu sagriežam pa labi līdz gala stāvoklim. Ieslēdzam atpakaļgaitas pārnesumu. Pārliecināmies par satiksmes drošību. Vēršam skatienu tā, lai caur aizmugurējo stiklu labi pārredzētu situāciju automobiļa aizmugurē. Ar minimālu ātrumu uzsākam braukšanu atpakaļgaitā, apturot automobili tieši pirms figūras malas. Ieslēdzam pirmajā pārnesumā. Stūres ratu griežam pa kreisi līdz gala stāvoklim. Pārliecinamies par satiksmes drošību. Izbraucam no figūras, cenšoties ieņemt paralēlu stāvokli figūras labajai malai. Ieslēdzam neitrālajā pārnesumā un ieslēdzam stāvbremzi. Piesakām figūru par izpildītu. Iebraukšana gabarītvārtos, izmantojot atpakaļgaitu. Figūras izpildes nosacījumi. Figūras elementu aizskaršana, apgāšana. Figūras izpildīšana tā, ka mēģinājuma izpildes laikā kāds no transporta līdzekļa elementiem izvirzās ārpus norobežotā laukuma. Figūras izpildīšana ar vairāk nekā 2 kustībām atpakaļgaitā. Apgūstot manevra izpildīšanas veidu, to veids sekojošā secībā. Novietojam automobili sākumstāvoklī perpendikulāri gabarītvārtiem, aptuveni 2 automobiļu korpusu attālumā ar kreisajiem automobiļa sāniem pie sākumstāvokļa ierobežojošā elementa. Ar minimālu ātrumu uzsākam braukšanu atpakaļgaitā. Tiklīdz ieraugām pirmās rindas ārējo ierobežojošo elementu, automobiļa labās puses aizmugurējās durvīs, griežam stūres ratu pa labi līdz gala stāvoklim. Vēršam skatu kreisajā atpakaļskata spogulī. Turpinām braukt, līdz ieraugām otrās rindas ārējo ierobežojošo elementu. Novērtējam, vai starp automobiļa un abu rindu ārējiem ierobežojošiem elementiem ir vienāds intervals. Ja intervals nav vienāds, turpinām kustību atpakaļgaitā, līdz tas sasniegts. Sagriežam stūres ratu pa kreisi, līdz automobiļa priekšējie riteņi atrodas taisnvirziena pozīcijā. Vēršam skatu pār labo plecu, turpinām braukt taisni atpakaļgaitā, līdz ieraugām pirmās rindas ārējo ierobežojošo elementu aizmugurējās durvīs. Sagriežam stūres ratu pa labi līdz gala stāvoklim. Vēršam skatu kreisajā atpakaļskata spogulī. Ieraugot otrās rindas trešo ierobežojošo elementu, turpinām kustību. Kad salona atpakaļskata spogulī varam savienot figūras asas iedomāto līniju ar automobiļa asas līniju, griežam stūres ratu pa kreisi, līdz automobilis virzās taisnvirziena kustībā. Kustību turpinām atpakaļgaitā. Ievērojot distanci, automobiļa aizmugurējā stiklā. Automobili apturam tieši pirms figūras aizmugurē ierobežojošā elementa vai iedomātās ierobežotās līnijas. Ieslēdzam neitrālajā pārnesumā un ieslēdzam stāvbremzi. Piesakām figūru par izpildītu. Novietošana stāvvietā paralēli braukšanas virzienam, izmantojot atpakaļgaitu. Figūras izpildes nosacījumi. Figūras izpildes laikā nedrīkst aizskart vai apgāst figūras ierobežojošos elementus. Iebraucot figūrā, automobiļa gabarīti nedrīkst atrasties ārpus figūras robežām, izņemot labās puses atpakaļskata spoguli. Ar labās puses riteņiem nedrīkst uzbraukt uz apmales. Par uzbraukšanu uz apmales tiek uzskatīts, ja ritenis atraujas no brauktuves virsmas. Figūru izpilda veicot vienu gājienu atpakaļgaitā un nepieciešamības gadījumā vienu kustību uz priekšu,
lai labotu automobiļa atrašanās stāvokli figūrā. Ja iebraucot tika veikta kustība uz priekšu, tad izbraucot veic vienu kustību atpakaļ un vienu uz priekšu. Apgūstot figūras izpildi, to veic sekojošā secībā. Lai iebrauktu figūrā, jāieņem sākuma pozīcija. Automobili novieto no 0,5 līdz 1 metram no iedomātās automobiļa figūras un izpildāmās figūras. Pārliecinamies par satiksmes drošību. Ieslēdzam atpakaļgaitas pārnesumu, galvu pagriežam pa labi. Turpinot kustību, tiklīdz ieraugām pirmās rindas ārējo ierobežojošo elementu labās puses aizmugurējās durvīs. Griežam stūres ratu pa labi līdz gala stāvoklim. Vēlreiz pārliecināmies par satiksmes drošību, jo automobiļa priekšējais kreisais stūris izvirzīsies blakus joslā. Ar minimālo ātrumu turpinām braukt atpakaļgaitā, līdz automobiļa kreisajā atpakaļskata spogulī ieraugām otrās rindas 3 elementus augošā secībā. Sagriežam stūres ratu pa kreisi, līdz automobiļa priekšējie riteņi atrodas taisnvirziena pozīcijā. Turpinām braukt atpakaļgaitā, līdz priekšējā vējstiklā ieraugām pirmās rindas ārējo ierobežojošo elementu. Pievēršam uzmanību tam, lai automobiļa priekšējā daļa izmainās ar pirmo ārējās stāvvietas ierobežojošo elementu. Tad vēršam skatu automobiļa aizmugurējā stiklā, lai ievērotu distanci starp automobiļa aizmugures daļu un stāvvietas ierobežojošo elementa plakni. Automobili apturam tieši pirms šīs plaknes. Nepieciešamības gadījumā veicam vienu kustību uz priekšu, lai labotu automobiļa atrašanās stāvokli figūrā. Ieslēdzam neitrālajā pārnesumā un ieslēdzam stāvbremzi. Piesakām figūru par izpildītu. Kases aparāts. Figūras izpildes nosacījumi. Figūra netiek ieskaitīta. Ja notiek kases aparāta aizvietojošā elementa aizskaršana vai apgāšana ar automobili. Nepieskaršanās ar roku kases automāta aizvietojošam elementam vai pieskaršanās tam atraujoties no sēdekļa. Apgūstot figūras izpildi, to veic sekojošā secībā. Ieslēdzam pirmo pārnesumu. Pārliecināmies par satiksmes drošību. Uzsākam kustību. Piebraucam pie figūras elementa maksimāli tuvu tam. Ieslēdzam neitrālo pārnesumu un stāvbremzi. Atveram logu, ar roku pieskaramies figūras elementam. Piesakām figūru par izpildītu. Braukšanas uzsākšana augšupceļā. Figūras izpildes nosacījumi. Figūra netiek ieskaitīta, ja notiek motora noslāpēšana, uzsākot kustību augšupceļā. Ja notiek automobiļa nekontrolēta ripošana atpakaļ, uzsākot kustību augšupceļā. Ja uzsākot kustību, riteņiem zūd saķeres koeficients ar ceļa seguma virsmu. Ja uzsākam kustību augšupceļā ar neizslēgtu stāvbremzi. Figūras izpildes laikā nedrīkst aizskart vai apgāst figūras ierobežojošos elementus. Apgūstot figūras izpildi, to veic sekojošā secībā. Ievietojam pirmajā pārnesumā. Pārliecināmies par satiksmes drošību. Uzsākam kustību. Apturam automobili slīpumā. Figūras elementam jāatrodas vienā līmenī ar kreiso plecu. Ieslēdzam neitrālo pārnesumu un stāvbremzi. Atbrīvojam vadības ierīces. Ieslēdzam pirmo pārnesumu. Atbrīvojam sajūgas sviru līdz sajūga saķeres brīdim. Vienmērīgi uzspiežam uz akseleratora sviras, līdz automobiļa aizmugurējā daļa nedaudz iesēžas. Vienmērīgi izslēdzam stāvbremzi. Uzsākam kustību uz priekšu, pārbraucot figūru. Apturam automobili. Ieslēdzam neitrālajā pārnesumā un ieslēdzam stāvbremzi. Piesakām figūru par izpildītu.